Pirms nepilniem 2 gadiem Juris pabeidza studijas Latvijas Universitātē un ieguva maģistra grādu. Aiz muguras bija dienesta gadi Nacionālajos bruņotajos spēkos, bija piedāvājums strādāt par projektu vadītāju lielā uzņēmumā, taču ekonomiskā krīze šīm iecerēm pārvilka svītru. Juris kļuva par bezdarbnieku. Pēc atpaļināšanās no dienesta vēlāk strādāju atsevišķu laika periodu Rīgas lidostā, bet tad bija tāda neliela trauma, arī nācās aiziet projām. Bet vispār es gatavojos strādāt valsts pārvaldē. Es jau biju sarunājis darba vietu, mani ņēma pretī ar prieku, un sanāca tā, ka man nebija iespējas vairāk strādāt, jo es tad nokļūtu zaudētāju lomā. Šobrīd Juris atkal studē. Viņš ir iesaistījies Nodarbinātības valsts aģentūras ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īstenotajā projektā Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2 un informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā maģistra studiju programmā apgūst uzņēmējdarbības vadību. Pievērsos tādam studiju programmai, lai vairāk iepazītu uzņēmējdarbības vadības dziļumus un pašam sākt uzņēmējdarbību. Noras stāsts ir līdzīgs. Ilgus gadus strādājusi dažādos vidējā posma vadošos amatos, krīzes laikā viņa palika bez darba. Reģistrējās Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesaistījās aģentūras piedāvātajā profesionālās augstākās izglītības apgūšanas programmā. Norai viens maģistra grāds jau ir, bet viņa saka, ka studijas Baltijas Startautiskās akadēmijas maģistra studiju programmā Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana nākotnē viņai ļaus no darba ņēmēja kļūt par darba devēju. Es izvēlējos tāpēc, ka tas man ir nepieciešams manam darbam turpmākam, jo es domāju veidot savu privāto biznesu. Kad es rakstīju biznesa plāns un vispārējos, man ir viens maģistra grāds, bet man ir akadēmiskais. Un es sapratu to, ka man pietrūkst finansiālās, ekonomiskās zināšanas un līdz ar to marketings. Un ka man šie zināšanas ir jāpapildina, un tad radās šī te iespēja. Pateicoties šai stipendijai, pieteicos un arī ļoti jauki, ka es iekļūtu tajā. Un tagad, apmeklējot lekcijas, esmu sapratusi to, ka es esmu pareizā vietā un ka tiešām man tās zināšanas ir vajadzīgas, lai es varētu strādāt pozitīvi un attīstīties arī savā biznesā. Bet Zāne un Gita sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā Attīstība mācās 2. līmeņa profesionālo studiju programmā Sociālais darbs. Abas saka, ka šo programmu izvēlējušās tieši nākotnes perspektīvu dēļ. Manuprāt, man līdzinājā izglītība kaut arī ne tieši ir saistīta, bet ļoti, ļoti veiksmīgi sasaucās ar šo sociālo darbu. Darbs ar cilvēkiem man vienmēr ir bijis tūs, un es uzskatu, ka es vienkārši paplašinu savu redzesloku, izvēloties sociālo darbu. Man liekas, ka mūsu valstī vēl visas nepatikšanas nav beigušās. Un tad, kad ticēsim un cerēsim, sāksies kaut kāda augšupeja, cilvēki jau atgūsies daudz ilgākā periodā un daudziem būs nepieciešama palīdzība. Un es vienkārši ceru, ka es būšu noderīga. Kā var iesaistīties šajā Nodarbinātības valsts aģentūras programmā? Šī programma, kas ir aģentūrai jauns pasākums, faktiski paredz to, ka mēs saviem klientiem, bezdarbniekiem piedāvājam ar šīs programmas palīdzību iegūt augstāko izglītību. Tā ir gan 1. līmeņa, gan arī 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Un pasākums faktiski ir orientēts uz mērķa grupas bezdarbniekiem, gan tiem, kas ir jau ieguvuši augstāko izglītību un vēlas tātad turpināt studijas, gan uz tiem bezdarbniekiem, kas šīs studijas ir iepriekš uzsākuši, bet dažādu iemeslu dēļ studijas pārtraukuši. Pieteikties var bezdarbnieks, tur ierobežojumi nav, tiklīdz viņš ir bezdarbnieks, faktiski jebkurš no klientiem var pieteikties. Bet, kas ir būtiski un specifiski šim pasākumam, tad pieteikšanās faktiski ir pakārtota tiem periodiem, atbilstoši kuriem augstākās izglītības iestādēs notiek šīs apmācības. Proti klasiski tātad septembrī apmācības tiek uzsāktas un februārī. Līdz ar to aptuveni 2 līdz 3 mēnešus pirms šī perioda aģentūra dod ziņu un informē savus klientus par iespēju piedalīties pasākumā. Bezdarbniekiem studentiem tiek izsniegts kupons līdz 1000 latiem izvēlētās studiju programmas apmaksai. Katrs studējošais katrā apmācības mēnesī saņem arī 70 latu lielu stipendiju.
Apmācības ilgums, ko mēs atbalstam, ir programmas garums nevar būt ilgāks par 18 mēnešiem, 18 kalendārie mēneši. Kas vēl varbūt ir specifiski, tad tajos gadījumos, kad bezdarbnieks izvēlas turpināt iepriekš uzsāktās jau apmācības, viņš var turpināt tikai to programmas apgūvu, ko iepriekš ir uzsācis. Un ir jābūt pagājušam vismaz vienam tam kalendārajam gadam kopš programmas pārtraukšanas. Šim bezdarbniekam ir jābūt atskaitītam no studējošo skaita. Tas nevar būt akadēmiskais atvaļinājums, kā daži klienti varbūt ir domājuši sākotnēji, ko mēs viņiem skaidrojam. Bezdarbnieks sev interesējošo izglītības iestādi un programmu izvēlas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantu. Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā atrodams plašs augstskolu piedāvājums augstākās profesionālās kvalifikācijas līmeņa iegūšanai bezdarbniekiem ar augstāko un nepabeigtu augstāko izglītību, kas var palīdzēt bezdarbniekiem šajā izvēlē. Tomēr bezdarbnieks var izvēlēties arī citas augstskolas un programmas pie nosacījuma, ka tās ir akreditētas. Mēs esam priecīgi, ka tie pirmie mūsu bezdarbnieki apmācības ir uzsākuši, un esam priecīgi par to tendenci, kas ir parādījusies, ka 30% no mūsu klientiem ir izvēlējušies tieši studēt tādas programmas, kas ir saistītas ar uzņēmēju darbību. Tā ir uzņēmēju darbības vadība, uzņēmēju darbība, dažādi tie nosaukumi katrā augstskolā savādāk, bet tieši programmas, kas saistītas ar uzņēmēju darbības vadību. Un tas, mūsuprāt, liecina par šo tendenci, ka cilvēki vēlas un ir orientēti uz uzņēmēju darbības uzsākšanu tuvākā vai tālākā nākotnē, kas arī varētu būt viens no konkrētās programmas ieguldījumiem, arī valstiskā līmenī domājot, ka mūsu klienti no bezdarbniekiem nākotnē pārtop par darba devējiem. Krīze kādreiz beigsies, saka Juris. Tādēļ bezdarba laiks jāizmanto mācībām, sevis attīstīšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Cilvēkiem tas palīdz rast sev dzīvē jaunas iespējas un līdz ar to pašam sevi realizēt pēc tam darba tirgu, vai nu iet privātajā biznesā strādāt, vai arī skatīt kaut kādu iespējas dibināt kādu mikro uzņēmumu vai kādu mazo uzņēmumu, vai arī strādāt privātajā sektorā. Tā ir jebkurā gadījumā pozitīva, ja cilvēks pats zina, ko viņš grib. Ja viņš ir tendēts uz mērķi mācīties, jo praktiski šeit dod tikai nianses virziens un pašiem ir jāmācās ļoti daudz pašiem klāt. Tas nav tā, ka aiziešu, noklausīšos lekcijas, uzrakstīšu maģistra grādu un viss, jo praktiski es papildus arī tagad dotā brīdī apmeklēju vēl ārpus obligātā kursa lekcijas. Es uzskatu, ka šis projekts ir ļoti brīnišķīgs priekš cilvēkiem, kuri šobrīd ir bez darba. Un tajā brīdī, kad varbūt šī iespēja radīsies, mēs jau būsim kompetentāki, pieaugušāki, izglītotāki un varošāki darba tirgu. Programma brīnišķīga ar to, ka tā ir pusotru gadu garumā, ka tā ir nopietna izglītība. Tas nav, es neko nesaku par 6 mēnešu kursiem vai ko citu, bet šī ir tiešām cilvēkiem, kas iepriekšējā savā nodarbinātībā ir sasniegusi zināmu līmeni. Profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana nākotnē dos daudz lielākas iespējas konkurēt darba tirgū. Bet šobrīd mācības daudziem ļauj nenolaist rokas un saprast, ka viss vēl ir priekšā.